Laikraksta Kurzemnieks raidieraksts Kurzemnieks runā. Klausies portālā Kurzemnieks LV, YouTube, Spotify un Apple podcasts. Labdien! Esmu Dainata Felberga, laikraksta Kurzemnieks žurnāliste. Šodien mūsu studijā Kurzemnieks runā viesojas Kuldīgas komunālo pakalpojumu valdes priekšsēdis Kaspars Poriķis. Labdien! Vispirms lūkšu iepazīstināt ar Kuldīgas komunālo pakalpojumu uzdevumiem, darbību, pa struktūrām. Jo kādreiz bija tāds Kuldīgas komunālo pakalpojumu kombināts. Kombināts, tas liekas, tas ir tāds ļoti apjomīgs kaut kas. Kā ir tagad? Tās darbības sfēras noteikti mums patās ir ļoti daudz un dažādas, bet varbūt nav vairs tik daudz kā kādreiz. Kombināts, man liekas, jau bija kāds 11 gadus atpakaļ. Mūsu galvenās tās darbības sfēras ir atkrituma apsaimniekošana Kuldīgā. Mums ir māju apsaimniekošana, kur mēs apsaimniekojam pilnvarojam mājas, kas ir iedzīvotāji, kur paši ir mūsu izvēlējušies. Tās ir ap 350 mājām, kas ir ļoti daudz. Tad mēs apsaimniekojam Kuldīgas novada domas nedzīvojamo fondu. Tas ir māju īres fondu. Arī Kuldīgas novada doma ir piederošos īres dzīvokļus. Mēs apsaimniekojam Kuldīgas novadā. Līdz 1. septembrim tie ir bez skrundas. Pēc 1. septembra tur būs arī klāta skrunda. Dzīvokļi mums ir uz doto mirkli ap 750, ko mēs apsaimniekojam. Tad mēs apsaimniekojam zaļumsaimniecības daļu. Tas ir parki, dārzi, zāles pļaušanas, koku vainagu veidošanas, pastaigu takas, pilsētas dārzu, estrādes parku, 5. gada parku, iespējams, ka es kādu palaišu garām. Tad mums ir arī sētnieki. Mums ir ap 50 sētniekiem uz doto mirkli, bet tur tas skaitlis mainās. Dažreiz vairāk, dažreiz mazāk, bet vidēji tā 50 sētnieki mums ir pa visu pilsētu, kas tīri ielas ne tikai pašvaldības vajadzībām, bet arī privātam sektoram. Ja mājas izvēlās, ka viņas pašas pieņemsim negrib tīrīt trotuārs, viņi mierīgi var noslēgt ar mums līgumu un mēs to pakalpojumu sniedzam. Bet kura jūsu skatījumā ir tā problemātiskākā sfēra? Lasītāji par to ir jau jautājuši, bet es tomēr pajautāšu jūsu skatījumu. No iekšpuses. No iekšpuses skatoties. Es teiktu, laikam, ka māja apsaimniekošana. Jo šeit mums ir visvairāk klientu. Un katrā mājā, mums ir 350 mājas, bet katrā mājā dzīvo daudz cilvēku, kuriem arī ir savs viedoklis, kādam kaut kas neapmierina. Un pēc sajūtām, kurai nozarei vairāk man sanāk veltīt uzmanību, jo tā ir māja apsaimniekošana, es teiktu viennozīmīgi. Aptuveni arī sakrīt, jo, kā jau pats minējāt, apjoms liels, cilvēki dažādi, prasības arī dažādas. Kā tas notiek? Vai kuras mājas jūs apsaimniekojat? Tas ir domāts tā, vai jums ir pienākums to darīt, varat atteikties, jo daudzi jau apsaimnieko paši, vai daudz, vai nē? Es nemāku pateikt precīzi, kurā gadā tas mums tika deleģēts komunāliem pakalpojumiem mājas apsaimniekot, jo bija kādam jāapsaimnieko. Tad no šī gada 1. janvāra mājām bija pašām jāizvēlās, kurš viņus apsaimniekos. Vairs nav tā, ka doma ir uzdevusi to apsaimniekot komunāliem, bet tagad iedzīvotāji visas mājas ir paši lēmuši, vai viņi turpina strādāt ar Kuldīgas komunāliem pakalpojumiem, vai izvēlās kādu citu. Pēc šīs izvēles, es nezinu, varbūt ir kāda 1 vai 2 mājas izvēlējušās, ka viņas vēlās to darīt pašas. Parasti tas ir, ja mājā ir kāds ļoti aktīvs, enerģisks,
cilvēks, kurš izdarīgs, kurš ir gatavs to darīt, jo tas ir ļoti tāds laikietilpīgs, darbietilpīgs un arī vēl tur papīra lietas ir diezgan daudz. Savukārt arī ir mājas, kas mums ir nākušas klāt. Tā kā tas process ir mazliet mainīgs, bet liela mainība nav, tās ir pāris mājas gadā. Kāpēc mainība, teiksim, cilvēki konstatē ko? Jau viena versija ir tāda, ka tomēr jūs tie pakalpojumi ir dārgi. Dārgāki nekā pašiem savu māju. Jā, tā varētu būt, ka ja kāds cilvēks uzņemās pats apsaimniekot, protams, ka tas būs lētāk nekā, pieņemsim, maksāt Kuldīgas komunāliem pakalpojumiem. Jo, ja viņš to dara pa velti, protams, mēs nevaram pa velti izdarīt. Mums darbiniekiem ir darba algas jāmaksā, kas atkrīt, ja viņš pats to dara. Kas attiecās par cenu, tad es teiktu, ka tas ir tāds maldīgs priekšstats. Tāda cena, kā mums ir, es neesmu dzirdējis vēl nevienā tādā novadā, kur es esmu parunājis ar māju apsaimniekotājiem. Es neesmu dzirdējis, ka būtu 12 centi, kas ir mums par kvadrātmetru 12 centi. Tās cenas ir dažādas, bet pārsvarā visur ir no 16 līdz kaut kādiem 35 centiem tieši par pašu apsaimniekošanas procesu vadīšanu. Jā, tas ir apsaimniekošanas procesa vadīšana, bet, teiksim, zāles pļaušana, tur var būt spuldzītes, ieskrūvēšana, tas viss ir papildus pakalpojums. Zāles pļaušana noteikti, jo tas arī ir tas dārgākais, man liekas, ne? Iespējams, kā kurai mājai, jo mājas ir dažādas, apsaimniekojamās platības ir dažādas. Vienam varbūt ir zaļā zona ļoti daudz pie mājas, savukārt citam varbūt tās zaļās zonas nav. Ir arī mājas, kur, pieņemsim, iedzīvotāji paši izvēlās, kāds no iedzīvotājiem pļaut zāli. Arī tādu iespēju mēs ļaujam darīt. Tad parasti ir šis cilvēks atnāk pie mums, māja nolemj, un mēs, pieņemsim, atlaižam viņam apsaimniekošanas maksas to daļu. Tās sadarbības iespējas ir ļoti daudz un dažādas. Laukos izteikti ir, kad cilvēki ir atsevišķi individi, kas ir gatavi to darīt. Tas viņam problēmas nesagādā, un arī tā var darīt. Un kā tas maciņš sadalās, teiksim, katrai mājai ir sava kabatiņa. Jā. Nav tā, ka, teiksim, paņem no vienas kabatiņas kaut kādā grūtā brīdī ieliek tai, jo zināms, kādā stāvoklī. Nav gluži vienāds. Mājas nav vienādas, tādēļ arī apsaimniekošanas maksas ir dažādas. Mums pēdējos gados ir, jāsaka, izdevies pārliecināt iedzīvotājus, kad ir jāveic intensīvāk māju uzkrājuma daļa tieši, lai var samainīt mājām jumts, kas arī ir diezgan, vairs nav nekāds retums māju jumts mainīt. Un, man liekas, šogad kādām 4 mājām jau jumti ir samainīti, vēl būs tūlītās izskatās vēl 2 mājas. Jā, ir tā bijis, kad ja māja ir, pieņemsim, uzkrājusi, pieņemsim kāds 60-70% no māju jumta izmaksām, un viņiem, pieņemsim, pietrūks 30%, piemēram. Mēs redzam to, ka tā māja ļoti disciplinēti maksā, nav parādnieku un tādi kaut kādi citi šķēršļi, kas varētu kavēt, un viņi varētu šo parādu atdot, pieņemsim, pusgadu laikā. Mēs šīs mājas ielaižam mīnusā, tā ir, bet tas ir tādēļ, lai notiktu darbi ātrāk, lai nebūtu jāiesaist bankas, jo arī tad tas process ir mazliet garāks, daudz formalitātes, bet tā gan mēdz būt, kad mēs varētu, kad māja arī ielaiž mīnusā, bet tas tādā īsākā termiņā, jo savukārt citas mājas uzkrājumi veidojas un viņi mums tā kā ir. Mums tāda sadarbība notiek, bet tas viss ir tikai tādēļ, lai veicinātu šo, lai tie darbi iet ātrāk uz priekšu un tie iedzīvotāji redzētu to ieguvumu no tā visa.
Raksturojot to situāciju pilsētā 750 mājas, cik no tām ir vecās. Par jaunām nevarētu nosaukt arī Piltenes ielas masīvu, Dzintergaismas ielu, bet mēs viņus tā joprojām saucam, jo tie ir labi iekārtoti dzīvokļi. Es nepateikšu, es varu nokļūdīties. Jā, aptuveni lielākā daļa vai? Nē, noteikti nē. Jo mums ir tajās 350 mājās ir arī visas lauku mājas. Tas ir pa visu bijušo novadu teritoriju. Tagad būs arī Skrūna klāt, tur būs vēl kaut kāds 80 mājas klāt mums. Tas nozīmē, tur, kur ir ciemati ar 2 stāvu, 3 stāvu, kādu kurā vietā. Un tur droši vien tas stāvoklis ir vēl bēdīgāks nekā pilsētā. Kāda ir situācija? Nē, es neteiktu, ka tur situācija ir sliktāka. Gan jāņem vērā fakts, ka laukos cilvēki ir mazliet iecietīgāki un nav tik prasīgi. Viņi par katru nieku nezvanīs. Iespējams, ka viņi paši kaut ko izdarīs, spuldzīti paši mācīs samainīt, koridorī, piemēram. Bet nebūs tā, ka zvanīs komunāliem, lai komunāli to brauc izdarīt. Bet viss ir atkarīgs no mājām. Ir mājas, kur ir tādi izdarīgāki cilvēki, ir kur kašķīgāki cilvēki. Bet, tāda ir tā sabiedrība, ko darīt. Arī jāņem vērā tas, ka tādā lauku 2 stāvu, 3 stāvu augstākais, nezinu, vai ir 3 stāvu mājas, dzīvokļi 20, kaut kur virs 20. Pilsētā cik ir lielākais skaits? Lielākā māja mums ir Virkas ielas 22, tur ir 74, 75 dzīvokļi. Bet tā pārsvarā 50, 60 dzīvokļi nav jau viegli vienoties. Ja nemaldos, es gan nezinu, kādā stadijā Saeima tieši arī pēc pašvaldības savienības iniciatīvas skatā jaunus likumus, lai uzlabotu, lai palīdzētu māju apsaimniekošanā. Ir kādas tādas jaunas iniciatīvas, kas jums palīdzētu? Es nezinu, pēdējā laikā es tādas neesmu dzirdējis, kas būtu. Iespējams, ka ir kāda nianse, juridiskā, ko es nezinu, bet tā uz pirmo sitienu man nenāk prātā kaut kas tāds, kas... Tā skaitā bija arī pagalmi. Jā, bet vai tas ir jūsu kompetencē? Ne tīri kā apsaimniekošana, bet tur ir stāvvietas, tur ir atpūtas zona, tur ir atkal tas pats strīds starp iemītniekiem, kam tad... Vai tur audzēt puķītes, vai ļaut bērniem daudzīties? Tas būs iedzīvotāju jautājums, tas nebūs mums. Jā, ir, bet kad 2 gadu atpakaļ, vairāk gadu atpakaļ bija tik pieņems lēmums, kad par zemes izpirkšanu zem mājas, bet tas Kuldīgā nebija tik aktuāli. Tas bija vairāk citur, Latvijā, Rīgā kaut kur vairāk, bet mums, es nezinu, tur pāris mājām tur varbūt. Mums uz Ēdoles ielas viena māja tāda ir, kur mums kaut kāda tiesas darba notiek, iedzīvotāju intereses pārstāvot ar zemes īpašnieku, bet arī tur jau ir tuvu nobeigumam tas process, tā kā tas mums nav īpaši aktuāli. Jā. Vēl kādas šajā sadaļā aktualitātes šobrīd? Varbūt piedāvājumi? Nē, es vienīgais aicinātu cilvēkus veikt lielāks, saprast to, ka mums tās mājas tiešām ir tajā stadijā, kad ir vairāk jāmēģina uzkrāt nauda un sākt, kad ir jāiegultais mājās mazliet vairāk naudiņas. Jāsāk vairāk ir domāt par jumtu, nevis salāpīt ielā, bet varbūt jumts ir jānomaina un tā tālāk. Jā, par energoefektivitāti. Ik pa laikam dzirdam, piedāvā Altums, piedāvā kādas atbalsta programmas. Par Altumu programmu ir tāda ļoti interesantā situācija. Tur uz doto mirkli nav tādu tagad piedāvājumu, bet
Šeit ir progress no iedzīvotājiem, ļoti daudz ir izteikuši vēlmi. Vairāk kā 10 mājām mēs jau esam iesnieguši pieteikumu Saltumam, un mēs gaidām, kad tās programmas vērsies vaļā. Un tad varētu būt, mēs būsim to papīra daļu sakārtojuši, un līdz ar to arī tie iedzīvotāji ir izrādījuši to vēlmi, ka viņi ir gatavi to darīt. Bet mēs gaidām kādu Altuma programmu, lai mēs būtu augstā gatavības stadijā to darīt. Tā kā tiklīdz esat pirmie, kā saka, pie durvīm rindā. Vai mēs esam gatavi tam visam, jā. Bet kas iedzīvotājus modina uz to? Viņi salīdzinājuši, redz, tur kaimiņiem siltāk, lētāk. Kas ir tas motivācija? Es domāju, tas būs kāds kopums, kur var jāsalīdzina iedzīvotāji, kur ir siltinātās mājas, kur nav siltinātās mājas, plus vēl sakārtotā vide. Parasti tas nozīmē arī, kad ir ne tikai fasāde sakārtota, bet arī māja nosiltināta, iekšā kāpaņtelpas izremontētas, jumti, nosiltināti bēniņi, pagrabi un tā tālāk. Tā māja tiek sakārtota. Ilgstoši nevar būt tā, ka nekas netiek darīts. Nav tāds arī vēl aspekts, ka mainās paaudzes, mainās iedzīvotāju kontingents. Arī ir tāda lieta, kad viena daļa šie cilvēki, kas ir pensijas vecuma, viņiem ir salīdzinoši. Viena daļa ir viegli pārliecināta, bet viena daļa, protams, es viņas cilvēcīgi saprotu, ka tās pensijas ir salīdzinoši mazas, un kā viņi saka, man to vairāk nevajag. Bet kopumā ir pozitīvas tendences tam visam, jebkurā gadījumā. Un vēl arī tās aktivitātes ir, laukos arī. Arī mēs jumtus mainām ne tikai pilsētā, ne tikai vecpilsētā, bet arī laukos. Jā, ārpus mums šogad, pieņemsim, bija Vilgālē, Priedainē mums tagad nomainīja vienu jumtu. Tā uzreiz nepateikšu. Tagad ir vēl viena māja, man liekas, Laidos, kurai tulītās rītā vai parīt tiks pieņemts lēmums par jumtu nomaiņu. Tā kā nav viennozīmīgi, ka pilsētā vairāk. Nē. Tas viņš tiek izlīdzināts tas process. Viss ir atkarīgs no pašiem mājas iedzīvotājiem, no viņa aktivitātes. Aktuāla tēma, vai tas piederās pie apsaimniekošanas, nāk šīs te ļoti iespējas energoefektivitātes uzlabošanā, kādu saules kolektoru uz jumta uzlikt vai mēs tādas lietas neesam darījuši. Es nezinu, kā mums varētu izdoties pārliecināt likt kādu saules kolektoru, kā tie iedzīvotāji savā starpā sadalītu. Ja ir viens īpašnieks, tad tā ir viena lieta, bet ja ir vairāki īpašnieki, tas viss iet caur sadalas tīkliem, un dēļ kāpuņu telpām likt saules kolektors, tas noteikti nav to vērts, jo tie ir pārsvarā daži eiro mēnesī, kas tiek samaksāts par kāpuņu telpu elektrību, sadalīts uz dzīvokļiem. Kaut kur varbūt vairāk, kaut kur mazāk, bet tie nav daudz eiro. Es nezinu, atmaksāšanās periods, tas būtu, man liekas, tāda modes lieta, jā, varbūt, bet ja šo enerģiju mēs nespējam izlietot, tad tur nav ekonomiskais pamatojums. To privāto māju sektorā redz pabraukājot vai laukos vai kaut vai putndārzā. Bet jūs paši uzņēmumā esat tādu iespēju izmantojuši? Jā, mēs esam. Mums Dārzniecības ielā uzlika saules paneļus pagājušā gada nogalē. Mums ir arī ar akumulatoriem, kur šī enerģija tiek uzkrāta, lai pa nakti mēs varētu izmantot savām vajadzībām šo enerģiju. Vasarā ir grūtāk, jo elektrība ir daudz, izlietojums maz,
Bet mēs esam skatījušies tādā lielākā periodā. Mums septembrī noslēgsies projekts, kurā mēs Dārzniecības ielā arī drupināsim bulgružus. Šāda iekārta mums ir pasūtīta, viņa būs septembrī. Viņa ir plānots, ka viņa iet uz elektrību. Šie visi darbi pārsvarā notiek dienas laikā, arī saulainā laikā. Tad šo enerģiju visticamāk, kad mēs paši spēsim apgūt un izlietot. Un tad jau tur tā matemātika sanāk. Bet bija tāda iespēja, ka šos saules kolektorus valsts atbalstīja valsts iestādes un kapitāla sabiedrības. Mēs šo iespēju izmantojām, uzlikām, un tagad ejam tālāk. Protams, mēs arī nodrošinām sevi ar tādu energo neatkarību. Ja pienāk stunda X, mēs esam gatavi Dārzniecības ielā, ka mēs varam iztikt bez elektrības ilgstoši. Mums arī projekta ietvaros ir paredzēts pirkt salīdzinoši lielu ģeneratoru, kas darbina šīs iekārtas, bet viņš var tikt izmantots arī kā tehniskās bāzes nodrošināšanai, lai mēs būtu pilnīgi neatkarīgi. Tā kā jūs tad arī X stundā varat to nepieciešamo pakalpojumu nodrošināt. Viennozīmīgi, jā. Tas, kas ir atkarīgs tur ar elektrību, protams, degvielu un tā tālāk, tas ir cits kaut kas. Jā, tas atstāja iespaidu uz pakalpojumu kvalitāti, bet ne uz cenu. Es nedomāju, ka tas varētu sadārdzināt. Es teiktu, ka tam būtu jāpalētina pakalpojums, jo elektrība ir viens no lētākiem energoresursiem. Un tas viennozīmīgi nesadārdzina projektu. Viņš, es teiktu, ilgtermiņā ekonomiski izdevīgāk būs ar elektrību, jo mēs to taisamies šo pakalpojumu sniegšanu, bulgružu drupināšanu. Pārsvarā tiek plānots viss darīt uz vietas, tehniskajā bāzē. Mums tur arī tagad laukumu palielināt par 1000 kvadrātmetriem asfaltē laukumu, svars liek iekšā. Un to mēs darīsim tur uz vietas, arī kompostu veidosim. Tā kā, tas ir tas, kas viņš noteikti nesadārdzinās. Mums salīdzinoši jau ir lēti bulgruži, šķirotie bulgruži, kas ir kaut 4 vai 5 reizes lētāk nekā nešķirot atkritumu, piemēram, tur koks, betons, ko mēs visu pārstrādājam un laižam vēlreiz apritē, laižam dzīvē. To pašu koku mēs sašķeldojam, to pašu betonu mēs sagraužam, iestrādājam ceļos. Kur vēl labāk var būt? Bulgružus jūs iepērkat. Viena lieta ir, kas... Nē, mēs neiepērkam, mums cilvēki par viņiem samaksā. Otrā. Jā. Lai tiktu vaļā, likumīgā ceļā. Lai tiktu un par saprātīgu ciparu. Jā. Un tālāk, tad pēc pārstrādes, kuru tev viņi... Pēc pārstrādes tas vairs nav atkritums, bet tas jau ir izejmateriāls, tas ir resurss. Mēs viņus iestrādājam ceļos pārsvarā. Viņš ir ļoti, ļoti labs materiāls. Viņam ir veikts visas certifikācijas, visas laboratoriskie testi. Viņš atbilst visām prasībām. Jā, viņš uz aci varbūt neizskatās tik labs, jo tur ir, protams, visādi ķieģeļu gabaliņi sasmalcināti, protams, bet var redzēt, tie nav tā kā olīši un grāns, piemēram. Ja? Tur varbūt arī kāds flīzes gabaliņš varbūt, tā varbūt, bet viņam ir ļoti laba nespēja. Vēders tik ātri neveidojās. Un kalab neizmanto to materiālu, tā cena ir pat lētāka nekā grants. Tad kādēļ mums neizmanto to materiālu, ko mēs varam pārstrādāt? Kalab mums jāroka ir kaut kādas karjeras, kur kādreiz beigsies tas resurss. Es uzskatu, ka viņi varētu arī daudz vairāk iestrādāt kaut kādos lielos ceļos, varbūt pat, pieņemsim, valsts meža ceļos, kur šos sadrupināto materiālu iestrādājot iekšā, tas būtu vispār ieguvums. Manā uztverē tā tam vajadzētu būt, nevis kaut kur apglabāt zemē un tur, lai viņš stāv. Jā. Jo jau arī ir ekonomiski pamatot to darīt. Tas nav tā kā tās tāda modes lieta būtu. Vienkārši tā domāšana mazliet jāmaina.
Ja par ceļiem jums ir uzturēšanā ceļi, kādas teritorijas? Mums tātad pilsētā mēs labojam, bet tur ir viss atkarīgs no ceļiem speciālistiem, kas ir domē. Viņi mums dod uzdevumus, mēs tos darbiņus atbilstoši cenrādim un gada sākumā iesniegtam mēs tos darbiņus darām. Kas attiecās uz grēderēšanu vai ceļu segas papildināšanu, šo darbiņu mēs veicam Paduras, Gudinieka, Alsungas, Ēdoles, Īvānas pagastā. Mēs piedalījāmies pašvaldības izsludinātajā konkursā pa visu novadu. Mēs pieteicāmies tieši šim apgabalam, jo mēs viņu iepriekš bijām strādājuši, un arī mūsu galvenais mērķis bija šos drupinātos būgružus, lai būtu intensīvāk, kur likt papildināt ceļu segumus. Tas bija mūsu mērķis, tāpēc mēs piedalījāmies konkursā, tā mēs varbūt pat nebūtu pieteikušies. Bet, lai būtu sanāk tā, ka mēs šos būgružus sadrupinām, mēs viņus iestrādājam ceļos, bet ja mums ir viņus, kur realizēt, mēs savukārt varam lētāk viņus par lētāku naudu pieņemt no iedzīvotājiem. Ja mums viņi ir kur pārdot, tad mums iedzīvotājiem tas sanāks lētāk. Jā, ceļi ir sāpīga tēma. No kā ir šī te uzturēšana, pakalpojumu kvalitāte atkarīga vai no tā, kāds ir tas iepirkums, vai arī par kvalitāti runājot? Es nezinu, vai es būšu īstais, kurš to varēs īpaši jau par tiem lauku grantētajiem ceļiem. Par lauku grantētajiem ceļiem ir, pirmām kārtām, tur nav tā, ka mēs paši izvēlamies, kad braukt grēderēt, kad nē. Tas ir, mēs piedaloties konkursā, pasakām, cik maksā 1 kilometrs grēderēšanas pakalpojums. Savukārt pagasta vadītājs ir tas, kurš nosaka, brauciet, grēderējiet, vai arī šīs ir kaut kādas ceļu daļas, ko vajag piebērt, papildināt, salabot. Pagasta vadītājs to nosaka. Protams, mums ir ceļu meistars, kurš palīdz ar padomu, speciālists savā jomā. To mēs palīdzam. Tas nav noteikti tā kā pagasta vadītājs viens pats domā, kas ir labāk vai nē. Tas tā diezgan vienkārši izklausoties. Pagasta pārvaldes vadītājs paskatās, vai arī saņem kādu iedzīvotāju, padurnieku, kurmalnieku sūdzību, zvana jums, saka tā, vajag to un to ceļu nekavējoties nogrēderēt, neskatoties to, kā līst vai vēl kādi citi apstākļi. Lietas laikā to darīt nevar, bet ir pēc lietas kaut kāds laiciņš jāpagaida, tad tas ceļš apžūst, un tad ir pat labāk nekā sausu ceļu grēderēt. Bet tā ir tāda tehniska nianse. Mums ir 2 grēderi mūsu īpašumā. Viens ir tā kā speciāli tieši ceļu grēderēšanai, paredzēts tāda speciāla iekārta, kas jau nopirkta, es nezinu, cik gadus atpakaļ. Un tad ir arī tāds piekarināmais grēders no veciem laikiem, ko mēs esam mazliet sačinījuši, bet ļoti labi pildas funkcijas. Mums ir 2 jauni traktoristi, jauni čaļi, kas ir tādi enerģiski un ļoti kvalitīvu savu darbu izdara. Es dzirdēju daudz labas atsauksmes, kad man pašam piezvan un pasaka, šie čaļi ir forši, iebrauc piegrēderē un pat izkāp ārā grabeklīt, bišķi pielīdzina maliņas. Tāds ļoti labs atsauksmes es dzirdēju tieši par mūsu puišiem. Zinoši, jo tur ir tas strīds, kas bieži vien pagasta iedzīvotāju sapulcēs dzirdēts, kad vīri gados ceļas augšā, tas jaunais, viņš šķībi nobrauca vai tur, nezinu kā tur, bet jums ir tiešām par saviem varam teikt. Mēs apmācījām puišus no nulles, es teiktu. Un es teiktu, ka tas ir tā kā ieguvums. Jo bieži vien mums ir tā, ka tie vecie vīri zina labāk. Bet, tur tā. Jā.
tāda liela tēma ir atkritumu apsaimniekošana. No iedzīvotājiem saņēmām jautājumus attiecībā uz šķirošanu vairāk. Kā ir Kuldīgā, tāpēc, ka pieredze, piemēram, Ogrē citādāk šķiro. Tā man viena lasītāja zvanīja, bet, teiksim, atšķirās pa novadiem vai tas pakalpojums. Principā Latvijā vajadzētu būt vienādi, jo mēs arī esam atkrituma apsaimniekošanas asociācijā, kur ir liels atkrituma apsaimniekotāju īpatsvars uz visu Latvijas fonu. Un pa lielam visur ir vienādi, kur ir tiek šķiroti sadzīves atkritumi, kur ir pārējie viegli atkritumi, kas ir papīrs, kartons, pets, cik viņš vairs ir, tur kaut kādas plasmasas un tā tālāk. Un atsevišķi ir stikls un vēl atsevišķi ir bioloģiski atkritumi. Ja, var būt, kad kādā citā vietā ir kaut kas specifisks noteikts, bet kopumā Latvijā es neteiktu, ka ir tādas būtiskas atšķirības. Un arī šī gada laikā, es nezinu, vai mēs paspēsim, bet es domāju, nākošā gada sākumā arī būs piktogrammas uz visiem konteineriem, kas parādīs, kurā vietā, kurā konteinerā mest. Līdz ar to, jebkurā Latvijas vietā pieejot pie konteinera, tev vajadzētu zināt, kurā vietā kas ir jāmet. Tur mazliet tās piktogrammas mainās. Pagaidām mēs pagaidīsim, lai visi kārtīgi izlemj, un tad mēs salīmēsim. Mēs ātri to varam izdarīt. Mums nav liels apjoms, mēs varam būt ļoti mobili šajā ziņā. Iespējams, tieši tas informācijas trūkums varbūt veicina to nesaprašanos. Tad drīkst to iepakojumu mest šķirotajos vai to. Jā, viņš jau nav tik viennozīmīgi, jebkurā gadījumā tās plasmasas veids ir tik šausmīgi daudz, un viņas ne visas ir pārstrādājamas. Un tāpēc arī tur mainās laika pa laikam, pieņemsim tie materiāli, ko varam, ko nevar. Mēs tagad cenšamies informēt, iespējams, ka mums varbūt ir vairāk jāpareklamē. Jā. Es domāju, mēs to varētu izdarīt, mierīgi palaist atkal kādas reklāmas kampaņas vairāk un painformēt iedzīvotājus par šiem. Mums jau liekas, ka mēs visu laiku stāstam par to, bet varbūt. Ko rāda jūsu aprēķini? Jūs apkalpojat Kuldīgas bijušā novada teritoriju, un tie divi novadi, kas pievienojas, Grunda, Alsunga ir... Alsunga arī ir mums. Alsunga arī ir mums, jā. Ko rāda jūsu aprēķini? Jo notiek visādas informatīvās kampaņas par nepirkt zero waste vai nepirkt tur iepakojumus maisiņu, iet ar saviem maisiņiem un tā tālāk un tā joprojām. Iedzīvotāju skaits arī sarūp visur, Kuldīgas novadā tā skaitā. Bet vai atkritumu apjoms aug? Viņš ir salīdzinoši stabils mums. Vidēji gadā mēs savācam apmēram 40 000 kubikmetru. Tas ir apmēram 4000 tonnas. Tas skaitlis ir salīdzinoši tāds stabils mums. Mūsu gadījumā tāds viņš vairākus gadus ir. Cilvēku skaits samazinās, bet arī cilvēku tieksme izmantot materiālus vai to komfortu nodrošinot, ir tie daudz tie atkritumi. Jā. Tas tādā ziņā, vai cilvēks tomēr kļūst vairāk domā par vides tīrību, jo vai viņi šķiroti, nešķiroti vai legāli izmest, viņi tomēr nonāk atkritumu kaudzē. Izņemot tos, kas pārstrādē. Domājot tīri par vidi. Domājot, samazinot. Poligonā normatīvi nosaka līdz 2035. gadam
drīksties apglabāt ne vairāk kā 10% no savāktajiem sadzīves atkritumiem. Tāds ir mērķis uzstādīts. Ja mēs šo mērķi valstī nepanāksim, tad būs soda sankcijas. Un te, es domāju, mēs salīdzinoši ātri visu sakārtosim. Panāksim. Tad mēs panāksim noteikti. Bet pagaidām mums tas ļoti lēni iet. Es uzskatu, ka pa lēni iet šis temps. Mēs esam bijuši pieredzes apmaiņās vairākās valstīs, arī tādās attīstītās valstīs kā Zviedrija, Austrija, vai arī blakām lietuviešiem, visiem viņiem ir atkritumu dedzinātājs. Es biju arī festivālā Lama, kur tika šis jautājums pacelāts, un es uzskatu, ka mēs bez atkritumu dedzināšanas cauri netiksim un šo mērķi nesasniegsim. Lai kā mums arī gribētos. Par bioloģiskajiem atkritumiem. Cik ilgi jau tas notiek Kuldīgas novadā, vai iet plašumā, vai tomēr mēs esam mazpilsēta, mazs novads, lauki? Es teiktu, ka mums ir kaut kāda neliela kustība, bet nav daudz. Bet es arī nesaskatu, ka tas ir ka tā ir ļoti liela aktualitāte. Uz Latvijas fona skatoties, mums ir salīdzinoši daudz privātu mājas. Privātu mājās man liekas, ka mums ir tā kategorija, kas paši sakompostē savā dārzā pārsvarā. Cik tā, neesmu dzirdējis, kad izteikti būtu vēlme, kad privātu mājās vajag bioloģisko atkritumu šķirošanas konteineru. Ja ir, mēs, protams, to dodam. Daudzdzīvokļu māju masīvos mums, protams, ka arī ir tāpatās kā lielākajā daļā Latvijas. Pie daudzdzīvokļu mājām mums ir bioloģisko atkritumu šķirošanas konteiners, kur iedzīvotāji var izmest savus virtuves atkritumus. Tas notiek un ievēro cilvēki noteikumus, nesviež tur to, ko nevajag, tas pats uz šķirotājiem. Kāda izaugsme, kultūras izaugsme? Kopumā ir, es teiktu, ka labi. Mēs no sākuma bijām domājuši, ka būs grūtāk un sliktāk, bet kopumā ir labi. Protams, kad var kāds iemest ar visu maisiņu, kas ir tipiskais tas pārkāpums, kur cilvēki neizber maisiņu, bet iemet ar visu maisiņu. Varbūt viņi redz iepriekšējais, ka arī izmets ar visu maisiņu, bet viņi varbūt nepiefiksē, ka tam iepriekšējiem ir bioloģiski noārdāmais atkrituma maisiņš, kurš pats sašķīst. Viņš vizuāli izskatās tāds pats, bet nākošais, kurš met, viņš arī met ar visu maisiņu, bet viņa maisiņš nesašķīst. Bet kopumā ir pozitīvi, es teiktu. Jāmācās. Jāmācās, protams, visu laiku jāmācās. Par ielu, tas ir ne par zaļam saimniecību, bet par sētnieku darbu, par tīrību pilsētas ielās, tur, kur jūs vai ar tehniku, vai ar valli, vai ar vili. Atceros, pirms pusotra gada mūsu sarunā teicāt, ka būs arī kādi jauni ievedumi, lai efektīvāk braukāt pa Kuldīgas mazajām ieliņām, savāktu vēja pūstu vai cilvēku izmest papīra gabaliņu. Tad man jādomā, tas bija Bija tāds pirms, vai tas bija mums pirms viļa vai pēc? Jo mums pēc viļa, bet tādas tā kā, cilvēki tā kā brauc uz tādiem četrriteņiem. Jā, bija tāda lieta. Bija mums tāds plāns. Mēs pat paņēmām 2 šādas iekārtas pamēģināt, iedevām mūsu sētniekiem, bet mums tas pasākums neaizgāja. Iespējams, ka tā mūsu problēma bija tajā, kad mums tas izmēģinājums bija pavasarī un salīdzinoši neveiksmīgā laikā, bet viņi arī sētnieki, tie, kas brauca, viņi teica, ka nav pārliecināti par to, ka tas ir ļoti droši. Un drošība mums ir pirmajā vietā, mums tas pasākums neaizgāja. Nē. Mēs bijām gatavi tam, bet viņš neaizgāja. Skatīsimies, kas būs tālāk. Varbūt, ka būs cits iespējas.
Bet vai ir vajadzība arī, teiksim, Ja viņš atvieglo Jā, mēs dzīvi tā skatāmies. un mēs kļūstam mobīli, tad jā, kāpēc ne? Mēs gan esam pēdējā laikā izveidojuši mobilās brigādes. Mums ir 2, kas ātrāk spēj reaģēt, ja ir kaut kādi aizrādījumi kaut kādā vietā, kur ir kaut kas, pieņemsim, putni konteiners pie soliņiem ir izārdījuši, tad mēs esam ļoti ātri, mēs varam ātri aizbraukt, izdarīt. Arī, ja kādā vietā sētnieks kaut kur ir vai nu saslims, vai kas, tad šī brigāde spēja ātri noreaģēt un izdarīt. Tas mazliet atvieglo to dzīvi, mēs kļūstam ātrāki. Es tā gribētu domāt. Šobrīd tāda aktualitāte ir zāle, ne tikai latvāņi, bet vispār zāle. Un lūk, kāda kundze zvanīja un stāstīja, ka viņa lasa pašvaldības policijas ziņas, kur visi privāto teritoriju īpašnieki tiek brīdināti, viņiem tiek dots termiņš attiecībā uz pašvaldības teritorijām. Parastā atbilde ir informēja Kuldīgas komunālos pakalpojumus. Bez brīdinājumiem, bez sodiem, bez termiņiem. Es dzirdēju arī, ka privātajiem uzliek sodu Kuldīgā. Laikam varbūt sodu ne, bet brīdinājumu ar termiņiem. Arī mums, protams, kad laiku pa laikam kaut kur aizrāda, kad ir varbūt nenopļauts, tā var būt, bet mēs tagad cenšamies pārsteidz gadā noteikti apļaut visas tās teritorijas, kas mums ir uzdotas. Kas mums ir uzdots pļaut. Tur atkal ir darba uzdevums. Jā. Pārsvarā ir konkrētas teritorijas, kas mums ir, ko mēs paši ikdienā zinām, ka mums jāpļauj ir. Bet arī varbūt ir vērts lēnām domāt par to, ka nevajag zāli vienmēr nopļaut, tikko viņa mazliet ir izaugusi. Ja mēs pabraucam par tām pašām, pieņemsim, par to pašu Vāciju. Mēs pabraucam, mēs redzam, ka pilsētā zāle nevienmēr tiek nopļauta un ar nolūku, lai būtu dabas daudzveidība pilsētā. Man pašam arī liekas, ka ja mazliet tā zāle izaugusi, ka viņš neizskatās vairs tik sakopti, bet kopumā varbūt, kad ir vērts mazliet padomāt un nevienmēr to zāli nopļaut līdz ar tikko viņa mazliet ir paaugusies. Tas, es domāju, tādas domāšanas maiņa. Lai gan es jau redzu, ka, man liekas, Facebookā jau es redzu jau komentārus par šo manu komentāru. Jā. Nevisai pozitīvs. Jā. Pieņemsim pie adata fabrikas. Mums tak speciāli ir laukumiņš atstāts, kur ir zāle, kur nedrīkst pļaut. Tur ir puķītis, dabiskais biotops kāds. Tieši tā. Un arī vai mums, protams, zāli nopļaut vajag, bet vai tiešām mums visas malas ir perfekti jānopļauj, jo tā pļaušana kaut ko maksā. Tas ir kaut kāds resurss. Varbūt nevajag visu uzreiz nopļaut, bet nopļaut kaut kā nepieciešamās vietās. Tas tāds jautājums paliek. Jā. Kā mēs teikt, vasarā taisa ragavas, ziemā ratus. Vai šobrīd esat gatavi ziemai, kas bija pārbaudījums? Varbūt ne tik ļoti, jo vienkāršnieks uzsniga un ilgi bija. Bet vai jau gatavojaties ziemai? Es teiktu, ka ziemai mēs esam gatavi viennozīmīgi. Pēdējos gados mēs esam diezgan lielas investīcijas tajā ieguldījuši. Pagājušā gadā mēs nopirkām būvgrožu mašīnu, kura ir paredzēta, lai var nostumt sniegu pilsētā, kas aizstāja kā minimums 2 traktors, es pat teiktu 3 traktors. Šī mašīna ļoti precīzi spēja izkaisīt sāli. Viņi ļoti ātri notīra pilsētu. Mēs arī pagājušā gadā nopirkām arī jaunu traktoru, kurš ir daudz tāds ātrāks un efektīvāks, kā bija līdz šim. Tā kā ziemai mēs noteikti esam gatavi. Tas pats vils mums ļoti palīdz tiem pašiem sētniekiem, atvieglo darbu, notīrīt trotuārus, lai cilvēkiem ziemas laikā nebūtu vairs tik smagi šis sniegs jātīra ar rokām. Mēs tā kā domājam, lai arī tā mūsu
vecākā paudze, kas pārsvarā ir mūsu gadījumā sētnieki, ir vecākā paudze, lai viņiem nav tik fiziski smagi. Un, kaut kā tā. Es teiktu, ka mēs esam gatavi. Tas nav salīdzinoši, nav grūti samainīt tehnikām, aprīkojumu un izdarīt. Es teiktu, tas ir pāris stundas darbs, un mēs esam gatavi. Jā. Noslēgumā vai ir vēl kādi jaunievedumi gaidāmi, kas uzlabotu dzīvi patērētājiem, jums pašiem? Mums tātad šis gads ir bijis vairāk tāds būvniecības gads. Vispār komunālajos tādā būvniecības zvaigznājā tas ir noticis. Mums ir Liepājas ielā 3, mēs esam māju savaduši kārtībā bijušo Stenderu ēku, tā saucamo, nevis bijušo, bet esošo Stenderu ēku, ko ļoti daudz novērtē, un tas projekts mums tūlītās jau beigsies un būs nobeidzies. Tad mums ir, kā jau es teicu, būvgrūžu un bioloģisku atkritumu savākšanas laukumu būvniecība, kas notiek un arī būs septembrī pabeigts. Tad mums ir Vakariela 6, ko mēs arī plānojam pabeigt līdz septembra beigām, kur ir praktiski jau māja pati ir pabeigta, bet atlikuši būs labiekārtošanas darbi un nedaudz vēl ar mēbelēm saistītās lietas, kas ir virtuves iekārts un tādas. Tā kā tas mums ir. Tā pajautāšu, dzīvokļi jau izpirkti, sadalīti, izīrēti. Nē, dzīvokļi pirmkārt viņi nav plānoti vispār pārdot. Tāda opcija netiek izsvērta. Šie dzīvokļi paredzēti izīrēt jauniem speciālistiem. Šeit arī es gribētu piemetināt, ka tas neatiecās tikai uz pašvaldības darbiniekiem vai pašvaldības jauniem speciālistiem, skolotājiem, policistiem, ugunsdzēsējiem. Tas attiecās arī uz privātiem uzņēmējiem. Mums Kuldīgā ir noteikts, kas klasificējās zem jaunajiem speciālistiem, kas šajā rindā var pieteikties. Ja šie cilvēki būs pieteikušies rindā, tad mēs izskatīsim rindas kārtībā un šie dzīvokļi tiks izīrēti jaunajiem speciālistiem. Tajā mirklī, kad ja paliks pārdzīvokļi, tad viņi varētu tikt izsolīti pārējiem iedzīvotājiem, kuriem būs tāda vēlme. Protams, lai nebūtu tā, ka dzīvokļi ir palikuši tukši un nav liederīgi viņus uzturēt. 14 dzīvokļi. Nav daudz. Nav daudz un nav maz. Jo viņi viņi ir salīdzinoši lieli dzīvokļi. Mums ir salīdzinoši liela vidējā platība ir 65 kvadrātmetri. Ir pat 2, kas ir gandrīz 90 kvadrātmetru liela. Tā kā mazliet savādāks segmentiņš tas ir nekā citur. Cik tālu, kādā stadijā ir Skrunas komunālās saimniecības attiecīgā jūsu kompetenci pārņemšana? Kas ir tie uzdevumi, jo šis uzņēmums līdz šim ļoti dažādas pakalpojumus sniedz? Jā, tātad Skrunas komunālā saimniecība tiks sadalīta 3 daļās. Ūdens un kanalizācijas pakalpojumus tiks nodots Kuldīgas ūdenim, siltumapgāde Kuldīgas siltumam, un pārējais, kas paliek pāri, tas būs mums. Mums pārnāks māju apsaimniekošana, mums pārnāk autoosta, tirgus un labiekārtošanas daļa. Tā kā es domāju, ka tie iedzīvotāji, pieņemsim par ielu tīrību un viss tā tālāk, tur paliek viss, es domāju, paliks vispār salīdzinoši iedzīvotāji īpaši neko sliktāk noteikti nejutīs. Es ceru, ka mēs varēsim vairāk palīdzēt ar mūsu tehnikām un mazliet vairāk, lai ātrāk to varētu izdarīt. Par māju apsaimniekošanu, tur gan varētu būt mazliet atšķirības, jo apsaimniekošana ir iespējams bijusi mazliet savādāka tur nekā mums. Cik mēs esam runājuši ar Skrunas kolēģiem, tad viņiem tā pieeja ir mazliet savādāka, mums ir mazliet savādāka. Skatīsimies, kas ir no mūsu puses, kas mums liekas labāks, to ņemsim no mums.
ka, ja būs kaut kas, kas ir labāks no skrundas, kā viņi apsaimniekoja mājas, tad ņemsim vērā un varbūt arī ieviesīsim Kuldīgā. Tā kā tās ir tās galvenās lietas. Un ar 1. septembri. Ar 1. septembri. Jā. Jā. Paldies par sarunu. Lūdzu.